Sveiks, mākslas mīļotāji! Prieks, ka tu esi te un vēlies piedzīvot līgas ķempas gleznas. Šodien es padalīšos ar to, kā es redzu un sajūtu līgas radīto gleznu duo Home Team un Away Team, jeb mainieku un viesu komandu. Tās abas ir lielformāta gleznas, futbola gleznas. Tāpēc droši vien lielas, jo futbols taču sporta karalis. Away Team ir par kripatiņu lielāka, 120 cm augsta, 80 cm plata. Savukārt Home Team 115 cm augsta un 80 cm plata. Interesanti, vai tur ir kaut kāda sakarība ar to, ko es pastāstīšu tālāk. Mani sauc Liena Vāciete, esmu Latvijas Nacionālās sieviešu futbola izlases galvenā trenere. Futbols man nekad nav bijis tikai spēle, tas ir par piederību, par deksmi, par iespējām. Laikam tāpēc arī šīs gleznas man kaut kā, aizķērās, es teiktu. Un es tās sajūtu kā sev tik ļoti mīļas. Es pazīstu līgu jau no laikiem, kad bijām vienā futbola komandā, kā spēlētājs. Līga futbolā ir bijusi dažādās lomās, gan kā spēlētāji, gan kā tiesnes, un vienmēr varēja just to, ka šī spēle viņai ir kaut kas ļoti personisks. Kaut kas viņa tajā ir ievilcis, un viņa nelaiž un negrib laist to vaļā. Turās pie tā ar visām četrām, ar savu sirdi, domām, un, kā saprotam, arī ar savu kreatīvo pasauli. Ja tu uz šīm gleznām paskatītos no attāluma, tad pirmajā brīdī var šķist, divi lieli, milzīgi futbola laukumi, divi lieli pleķi un kaut kādas līnijas, tas arī viss. Bet, jo ilgāk tu skaties, jo vairāk saproti, tie nemaz nav vienkārši pleķi. Un man liekas, ka tāpat arī ir ar futbolu. Jo ilgāk esi futbolā, jo tam tā vērtība un nozīme tavā dzīvē kļūst lielāka. Tā nav vienkārši spēle, tas nav vienkārši laukums. Es skatos, tur ir nianses, tur ir dažādi toņi, un katrai no šīm gleznām sava sajūta. Neviens, ne otrs laukums nav perfekts, tas nav ideāli proporcionāls, tas ir mazliet šķīps, mazliet nepareizs, un galvenokārt tie ir atšķirīgi. Un tas man liek domāt, ka varbūt arī tas ir tas patiesais futbols, kādu līgu mums ir centusies to parādīt. It kā visiem viens, bet tajā pašā laikā katram tas ir atšķirīgs. Tas futbola ceļš, tas futbola piedzīvojums, tas nav perfekts, tas nav gluds, tas ir tāds, kurā ir nelīdzenumi, kļūdas, plusi, mīnusi, pilnības un nepilnības. Un paiet laiks, un es skatos, un tad parādās tas kontrasts starp šiem abiem laukumiem. Viesu komanda jeb Away Team, šeit laukums ir zaļāks, ir kustība, ir sajūta, ka viss ir mazliet košāks. Te ir kuģis, un tas kuģis man asociējās ar ceļu, ar izbraukumu, ar kustību, ar to sajūtu, ka tu neesi savā vietā. Tu esi kustībā, mazliet nestabils, mazliet svešs, un tajā pašā laikā tur ir gaismas, smalki prožektori, tāda kā greznība. Latvietim jau neredz šķiet, ka citur, tur ir labāk, zaļāka zāle, gaismas spožākas, viesos sanāk, ka ir labāk. Un tad ir otrs laukums, mājnieki, jeb Home Team. Un šeit sajūta ir cita. Te ir mājas, ar skursteni, no kura nāk dūmi. Tas liecina, ka mājās ir silti un mājīgi. Te ir koki, kaut kas, kas ir iesakņojies, kaut kas, kas stāv uz vietas, un tas dod stabilitāti, drošību, mājīgumu. Manā pieredzē mājas vienmēr ir bijušas tā labākā vieta. Arī futbolā, spēlēt savā laukumā, savu cilvēku priekšā, tas ir kaut kas īpašs. Tu zini katru centimetru, tu jūti vidi, tu esi savējais, tā savējo enerģiju dzen tev uz priekšu, tā uzlādē. Bet izbraukumā tu esi svešs, tu ienāc vietā, kas nav tava, tu paciemojies vien uz pāris stundām. Bet līgas gleznās kaut kādā veidā šķiet, ka tas viesu laukums ir krāšņāks, un tas liek aizdomēties, kāda ir tā līgas futbola sajūta un pieredze. Kā spēlētājai pabijusi dažādās komandās, kā tiesnesi izbraukājusi dažādas laukums, tā viesošanās enerģija noteikti ir palikusi tuvāk, un tā, iespējams, ir tā līgas futbola enerģija. Skatos vēl ilgāk, ir viena lieta, kas abas laukums tomēr savieno, un tās ir debesis. Tumšas, ļoti, ļoti tumšas debesis, bet pilns ar mazām zvaigznēm. Un tajās redzu sapņus, katrs punkts kā cilvēka sapnis, kāda spēlētāja, kāda trenera, kāda tiesneša sapnis.
es sāku domāt, ka varbūt tieši tās zvaigznes, kuras ieraugu pēcāk, kuras par sevi liek domāt pēdējās, varbūt tieši tās zvaigznes ir svarīgākās. Tās atgādina, ka katram no mums ir savs ceļš, savas mājas, savi izbraukumi, savi laukumi, perfekti vai netik perfekti, un savi sapņi, kurus mēs turpinām dzīt. Un varbūt beigās tas nav stāsts par to, kur zāle ir zaļāka, bet par to, kur tu pats jūties kā savējais.